Par to, kas ir šļura, stāstīju jau kādā no iepriekšējiem ierakstiem. Savukārt šoreiz par to, kāda ir šļuras ietekme, kā organisms uz to reaģē un kas notiek. Iesākumam aicinu uztvert šo info nopietni, nenopietni un ar sapni par to, ka katrs cilvēks ir individuāls, katra cilvēka imūnā sistēma ir individuāla. Un līdz ar to arī šļuras ietekme, sekas, blaknes, rezumē, katram ir savs. Vai kā, šeit ir vairāki aspekti. Pirmais aspekts ir no tā, kad pie pirmās devas aptuveni 75% šļuru bija tukšās devas. Līdz ar to 75% cilvēku, kuri veica attiecīgās manipulācijas, nebija ne blakņu, bet ja bija, tad tās bija vairāk kā placebo efekts. Kad cilvēks iedomājās kādu kaiti, tad viņam tā piemīt. Un ņemot vērā lielo cilvēku skaitu, kuri jau nākošā minūtē nožēloja sevis izdarīto, psiholoģiskās nostādnes rezultātā cilvēkiem kļuva slikni, šķīta, ka ir blaknes un ka viss ir zaudēts. Pie otrās kārtas, kuru uzspieda manipulatīvi cilvēkiem, aptuveni 25–35% bija tukšās devas. Līdz ar to varam secināt, ka ir lērums cilvēku, kuri nav saņēmuši realitātē nevienu devu. Un ir lērums cilvēku, kuri ir saņēmuši tikai vienu devu. Un būtībā tiešām lielas neveiksmes rezultātā, jeb likteņa ironija, kad kāds ir saņēmis abas šīs devas. Savukārt trešās devas, kuras tika dalītas pa kreisi pa labi, protams, atkal brīvprātīgi piespiedu kārtā, pēc azvērstību teorētiķu sacītā, pēc baumām, trešās devas visas bija pilnas. Un līdz ar to cilvēks, kurš ir veicis 3 procedūras, viennozīmīgi ir veicis vismaz vienu procedūru. Ja pirmajās 2 kārtās viņš kaut kādā laimīgā kārtā tika sveikā cauri, iekļūstot tajos procentos, kuri bija kā tukšās devas, tad trešo devu ņemot, jārēķinās ar to, ka cilvēks tomēr saņēma attiecīgo substanci. Tādā ziņā, protams, ir cilvēki, kuri uztraucas par attiecīgo notikumu, par sekām. Ir cilvēki, kuri uztverās vieglprātīgi. Ir cilvēki, kuriem bija smagas blaknes, kuri turpināja savu dzīvi jau ar smagām slimībām, smagām komplikācijām. Un, protams, bija cilvēki, kuri devās taisālē. Nākamais pēc šiem procentiem, ko vajadzētu uztvert, ir tas, ka katram ir sava imūnā sistēma. Tātad pa dzīvi ejot, cilvēka organisms, cilvēka ķermenis saskarās ar dažādām iedarbībām no vides, no gaisa un tādā garā. Tātad imūnā sistēma saskarās ar dažādiem baceļiem, vīrusiem, infekcijām, dažādiem šķēršļiem, ar kuriem iemācās miedarboties, sadarboties, uzvarēt tos un respektīvi organisms turpina funkcionēt pilnā kārtībā, jo imūnā sistēma ar katru pārvarētu šķērsli kļūst arvien spēcīgāk un spēcīgāk. Tā pašā laikā cilvēkam pa dzīvi ejot, ir kaut kādas hroniskas ielaistas kaitas, kuras pakāpeniski uzturās pie dzīvības cilvēka organismā. Tie varētu būt dažādi audzēji, tās varētu būt dažādas vīrusu infekcijas, baceļu perēkļi un tam līdzīgi.
Savukārt imūnā sistēma strādā tā, lai cilvēks to būtībā nemanītu. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka imūnā sistēma strādā nepārtraukti. Nevis tikai tajā brīdī, kad jums šķiet, ka jūs esat slims, bet tā strādā nepārtraukti. Tā bagātina savu pieredzi ik sekundi, pārvar dažādus šķēršļus ik sekundi, mācās un turpina uzturēt cilvēku organismu pie dzīvības, pie pareizes funkcionēšanas. Savukārt tajā brīdī, kad cilvēks piekrita un savā ķermenī pieļāva šīs šļuras ievadīšanu, notika interesanta lieta. Imūnā sistēma tūlītēji pārtrauc savu līdzšinējo darbību, miedarbību ar ierastajām kaitēm un tūlītēji metas virsū jaunajam ienaidniekam, šai substancei, šai šļurai. Tādā veidā atstājot novārtā kaut kādus audzējus, atstājot novārtā kaut kādas citas kaitas, vīrusus, baceļus un tam līdzīgi. Un šeit veidojās šīs komplikācijas tai skaitā. Jo cilvēks pēkšņi sāk pamanīt, ka viņam sāsinās iepriekš šķietami nēsošās kaitas, un te pēkšņi jau ir 3., 4. stadija, lai arī cilvēkam bija šīs problēmas, vienkārši imūnā sistēma veiksmīgi tika ar to galā. Savukārt tagad, kad cilvēks ir guvis šo svešo substanci, šļuru, tā imūnā sistēma pārtrauc darboties ar ierastajām kaitēm, jo tā metas cīņā aizsargāt cilvēka organismu ķermeni ar jauno uzbrucēju. Šī šļura ir tik ļoti kaitīga, tik ļoti nevēlama cilvēka organismam, ka organisms var sabrukt no cīņas, no tā spēka, kas tiek izmantot šai cīņā. Tāpat nemazam svarīgs ir dzīvības spēks, jo jaunāks cilvēks, jo spēcīgāks šis dzīvības spēks ir. Un to mēs varam redzēt piemēros, kad jauni cilvēki lauž kaulus, gūst traumas, un šīs pašas traumas notiek vecāku gadagājumu cilvēkiem, tad zināms, ka šie te kauli saauga pareizāk, veiksmīgāk, ātrāk gados jauniem cilvēkiem. Tieši šī iemesla dēļ, ka cilvēkam ir savs dzīvības spēks, un tas, protams, miedarbībā, sadarbībā kopā ar imūno sistēmu uztur cilvēku pie dzīvības. Protams, katra nākošā šļura, tas ir kārtējais pārbaudījums cilvēka organismam. Ja cilvēka organismām ir spēcīga imunitāte, mazsvarīgas ielaistās kaites, ar kurām ikdienas strādā šī imūnā sistēma, ir milzīgs dzīvības spēks, tad šis cilvēks visdrīzāk viņa organisms spēs absorbēt šo šļuras sastāvu un jebšu iekapsulēt sevī, jebšu iekļaut savā uzbūves sistēmā. Jo šīs šļuras sastāvā ir tādas vielas, kuras iejauc cilvēka tā saucamajā DNS-ā. Savukārt cilvēkam, kuram ir vājāks dzīvības spēks, vājāka imūnā sistēma, jeb nopietnākas ikdienas kaitas, kuras nu jau tiek atstātas novārtā, protams, šis cilvēks saskarās ar smagām komplikācijām, var kļūt par invalīdu, jebšu. Tā dzīvības un imunitātes spēks ir tik maziņš, trausls, ka cilvēks nav spējīgs ar to sadzīvot un pamet šo sauli. Gluži tāpat kā pie brūcēm, savainojumiem, ievainojumiem, arī asinsritē notiek dažādas maģiskas lietas. Un šo substanci absorbējot, notiek tā saucamā, var notikt tā saucamā citokīnu vētra, kuras rezultātā var rasties trombi, tātad asinsvadu, asinsrites problēmas.
Nākamais, par ko sazvērstību teoriju piekritēji, pasaku stāsti runā, ka būtībā katra šī šļura, kura ir tā nevēlamā šļura, veicina, stimulē, ir viens no iemesliem turpmākai neauglībai, gan vīriešiem, gan sievietēm. Sazvērstību teorijas un foliju cepures un pasaku tēli stāsta un rāda citur pasaulē par eksperimentiem, kur vecāki zaudē savus bērnus grūtniecības laikā, jo ir saņēmuši šļuras. Ja cilvēks dodās pie dziedniekiem, tad lielākoties dziednieki jautā, vai cilvēks ir ņēmis attiecīgo šļuru, vai gluži vienkārši pārbaudītu, vai cilvēks melo vai nē. Jo dziednieki būtībā ar lielo burtu viņi jūt, kurš cilvēks šo ir saņēmis vai nē. Kādēļ? Tādēļ, kad, protams, tās ir baumas un tam līdzīgi, bet cilvēkam pārtrūkst būtībā saikne ar Dievu. Zūd Dieva dzirksts. Kā piemēru var minēt, protams, par baumām, kad cilvēks devās pie dziednieka ar ielaistu kaiti, smagu slimību. Dziednieks dara, ko var. Cilvēks tiek atbrīvots no šīs nevēlamās kaitas. Diemžēl nenovērtē, kā jau vairums no cilvēkiem, nenovērtē tam dotos labumus un turpina savu dzīvi tādā pašā vieglprātīgā režīmā. Un neskatoties uz piekodinājumiem, cilvēks paņēma attiecīgo šļuru un būtībā jau pēc neilga laika šī slimība smagā atgriezās un tur jau vairs darīt nevarēja neko. Un būtībā šādas te baumas un pasaku stāstījumi ir dzirdami daudz kur, kad var psiholoģiski, morāli, mentāli mēģināt cilvēkam palīdzēt, savukārt iejaukties jau ar attiecīgām metodēm un palīdzēt cilvēkam šīs šļuras ietekmē ir tikpat kā neiespējami. Bet, protams, viedokļi ir dažādi un aicinu manis sacīto uztvert tikai kā vienu no viedokļiem. Tāpat, diemžēl, cilvēki, kuri pieņēmuši attiecīgo substanci, vēl pagaidām daudziem neizskaidrojumā veidā cilvēki mainās. Mainās to raksturu iezīmes, mainās uzvedība, pat cilvēki mēdz mainīt vidi, kurā atrodas. Dīvainā kārtā tie kļūst lojāli pret kaut kādiem jautājumiem, pret kuriem asi iebilda pirms tam. Nespēja turpināt komunicēt ar saviem draugiem, radiem, kolēģiem, kuri nav veikuši attiecīgo soli. Dīvaini ir tas, kad agresivitāte palielinās. Agresivitāte un vienlaicīgi vienaldzība, kā arī pasivitāte. Interesants, varētu teikt, ka fakts. Cilvēki, kuri nav pieņēmuši attiecīgās šļuras, neizrāda agresīvas darbības pret tiem, kuri tās pieņēma. Savukārt, tie cilvēki, kuri šīs rīcības veica tomēr, jā, protams, brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, nožēlo, nenožēlo, bet tie cilvēki kļūst agresīvāki, neiecietīgāki un tajā pašā laikā arī vienaldzīgāki. Līdz ar to viņus ieinteresēt par kaut kādiem patiešām svarīgiem jautājumiem, kuri skar tai skaitā viņus,
ieinteresēt ir gandrīz neiespējami. Un tādēļ arī šobrīd pasaulē blogeri, folīcepures, alternatīvās informācijas nesēji pakāpeniski nolaiž rokas, cenšoties iekustināt attiecīgo sabiedrības daļu, kad vēl viss nav zaudēts, vēl var pacīnīties, un būtībā tas arī būtu jādara. Vēl jāpiemina kāds interesants fakts, ne fakts, joks, ne joks, bet ir tāds Kartuhēnas protokols. Un tas nosaka šādi. Būtībā cilvēki, kad pieņēma attiecīgo devu, tie pieņēma dažādu šķietamu ražotāju apzīmogotus izstrādājumus. Protams, jā, ja parokās dziļāk, tad šie visas šīs preču zīmes, visi šie uzņēmumi pieder būtībā vieniem un tiem pašiem. Bet kā sanāk, ka cilvēki, kuri pieņēmuši attiecīgās šļuras, ņemot vērā Kartuhēnas protokolu, vairs neskaitās cilvēki. Uz viņiem vairs nav attiecināmas starptautiskās cilvēktiesības, un viņi jau skaitās kā tās kompānijas, kuras ražo to produktu pieņēmuši, būtībā īpašums. Izmēģinājuma trusīši. Protams, ka viss vienmēr notiek ar piekrišanu. Nevelti cilvēkiem lika parakstīt attiecīgos dokumentus. Bet tajā pašā laikā jāatcerās, ka arī parakstītie dokumenti ir tik tālu spēkā, cik tie tiek ievēroti. Jo, ja esat pārliecināts, ka jūs tam nepiekrītat, tad jūs tam nepiekrītat, un jums ir visas tiesības cīnīties par savu taisnību. Bet cilvēki, kuri pieņēmuši attiecīgās devas, skaitās modificētie cilvēki. Un līdz ar to cilvēku tiesības uz viņiem it kā tiekot anulētas. Protams, ka šī ir kārtējā bauma, sazvērestība teorija, pasaku stāstījums, kuram jūs varat nepiekrist. Šis ir viens no viedokļiem. Ko darīt? Daudzi jautā, ko darīt. Par dzīvniekiem jau es minēju. Mans personīgais ieteikums. Izmantojiet šobrīd iespēju, ka ir vasara. Izmantojiet iespēju, ka ir augļu, dārzeņu, sakņaugu, dabas laiks. Staigājiet maksimāli ar kailām kājām pa zāli. Apskaujiet kokus. Kādam tas šķiet smieklīgi, bet tas, kas to praktizē, tas saprot tā jēgu. Ēdiet svaigus augļus, dārzeņus. Tai pašā laikā vāciet, lai tie jums būtu rudens un ziemas mēnešos. Vāciet medicīnisks preparātus, jeb dabas medicīniskos preparātus. Dažādas tējas, veidojiet dažādus sviestus, dažādus uzlējumus, dažādus kaltējumus, žāvējumus un tam līdzīgi. Cenšaties pēc iespējas vairāk lietot dabas sniegtās veltes. Lietojiet dabas dotu ūdeni, nevis no to, kas jums tek no krāna, bet to, kas ir jūsu akās vai to, kas ir jums tūmā esošajos avotos. Nelietojiet ūdeņus no pēc pudelēm, veikalā pirktos un izvairieties no ūdens lietošanas, kurš jums tiek pasniegts pār ūdens vadiem dzīvojamās mājās, it sevišķi jaunu pilsētās. Uzturieties maksimāli svaigā gaisā, lai gan šobrīd jāskatās ir par laikapstākļiem, jo, protams, ka pasaku tēvi stāsta, kad pastāv ķīmiskās trases, kuru ietekme viennozīmīgi nav labāka par šļuras sastāvu.
Tāpat ir svarīgi turpināt komunicēt ar pozitīviem cilvēkiem, kuri jūs iedvesmo, kuri jūs balsta, uz kuriem jūs varat paļauties un kuri var paļauties uz jums. Veidojiet sava sociuma kodolu, meklējiet domu biedrus, veidojiet attiecīgi savu drošības burbuli un uzturieties tajā. Lieki neriskējiet. No medikamentiem, kas atrodami farmas piedāvājumos, protams, iesaku atturēties. Savukārt tas nenozīmē, ka jūs tos nedrīkstat lietot. Nekādā ziņā. Viss ir ar mēru. Bet jāsaprot, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kad, diemžēl, lielo korporāciju pārvaldītie uzņēmumi ar saviem darbiniekiem, vadītājiem nav cilvēces pusē. Mēs to varējām novērot pie ierobežojumiem, kad cilvēki neļāva ieiet veikalā, kad cilvēki nepārdeva attiecīgās preces, kad cilvēki nosodīja, kad cilvēki sūdzējās, stučīja, kad cilvēki centās ietekmēt citu cilvēku brīvības, veselību un dzīvības, lai arī šādas tiesības viņiem neviens nav devis. Ir jāsaprot, ka mums cenšas un dara kādu brīdi pāri ne jau tie, kas atrodas kaut kur prom tālumā, bet tie ir tie, kurus mēs pielaižam klāt savā sociumā. Atbrīvojieties no toksiskiem cilvēkiem. Un vēlreiz stipriniet savu imunitāti ar dabas līdzekļiem un stipriniet savu dzīvības spēku ar maksimāli labām emocijām. Ja cilvēks jūtās novērtēts, mīlēts, vajadzīgs, svarīgs, kāds, uz kuru paļaujās, ja cilvēkam ir dzīves jēga, tad viņa dzīvības spēks līdz ar to ir stiprāks. Ja cilvēks ir vienaldzīgs, apātisks, ar nolemtības sajūtu, tad tur vairs nekas daudz nevar palīdzēt, kā vienīgi viņš pats. Protams, ir jābūt cilvēkiem apkārt, kas sniedz šo roku, lai pieceltos, bet ar varu celt nevienu nevajag. Tādā veidā jūs vienkārši zaudējat savu enerģiju, savu dzīvības spēku uz cilvēkiem, kuriem tas nav vajadzīgs. Un līdz ar to, tāpat kā ar slīcējiem, ja dodas palīdzēt slīcējiem, var gadīties, ka noslīkst abi. Tāpēc saudzējiet sevi, cenšoties uzturēties to cilvēku vidū, kuri jums ir svarīgi, primāri. Visdrīzāk tā ir ģimene, tuvākie, tad ir rādi draugi, pēc tam jau kolēģi un tādā garā. Neaizmirstiet par kaimiņiem, jo arī tā ir jūsu vide. Nu un, protams, šis viss stāstījums, sviests, ko tikko jums pasniedzu, ir tikai un vienīgi mans viedoklis, kuram jūs drīkstat nepiekrist. Ja jums šis šķita nepareizi, muļķīgi, tad šķiriet tālāk, jo interneta plašumos noteikti radīsiet ko sev aizraujošāku, šķietami noderīgāku un tādā garā. Savukārt, ja jums šķiet sadzirdat kaut ko no realitātes, ja jums šķiet, ka šī informācija ir vērā ņemama, apsveicu, jums ir vēl lielākas iespējas pasargāt sevi un savus tuvākos. Novēlu visiem jauku ikdienu, mierīgus vakarus un burvīgas naktis. Pagaidām tā.